pieskaitot mani pie tiem cilvēkiem, kuriem ziema nav mīļākais gadalais. Ja tas būtu manos spēkos, labprātāk cauri gadu svilnētu zaļā zālītē un baudītu saulīti. Bet, diemžēl, realitāte ir tāda, ka ārā ir nevis plus 24 grādi, bet nedaudz zem nulles. Tas nozīmē, ka cilvēkiem tādiem kā es ir jāmeklē labākie veidi, kā veiksmīgi pārziemot. Tieši šādi dēļ tikko mūsu mājaslapā noslēdzās fotokonkurss. Konkursu rezultātus un iesūtītos darbus meklējiet linkā, kurš būs novietojis tieši zem šī video. Pēdējo nedēļu mūsu urbānais mežs ir pārvērties par urbāno pļautas, tāpēc, ka aktīvi testējam dabas ražotos ziedūdeņus. Gan ar piparmētu, gan ar viršu, pat ābolu aromātu. Šie ziedūdeņi ir pieejami divos izmēros. Viens izmērs nedaudz lielāks 100 ml pudelītē, un otrs nedaudz mazāks ceļojumiem piemērotākā 50 ml pudelītē. Šie ziedūdeņi ir perfekti piemēroti, lai atsvaidzinātu savus ziemas noguršos prātus un vasaras sakarsušos ķermeņus. Šie ziedūdeņi perfekti noderē arī Gundeks jaunā TV raidījuma filmēšanas laukumā. Pavasara gaida ne tikai ārā, bet arī savā garderobē. Šobrīd man mugurā ir Latvijā radīta zīmola zip džempers, jeb džemperkleita. Tā ir lieliski gan ziemā, jo tā ir garas piedurnes. Tā būs lieliski arī pavasarī, kad to kombinēšu savu mīļāko ādas jaciņu, un vasarā, kad vilkšu to ar saviem guminiekiem vai zandelēm un bliezīšu pāri festivāla teritorijai. Tas šoreiz arī viss. Ejiet ārā, baudiet ziemu, mēģiniet nenokrist un tiekamies jau pēc 2 nedēļām.